Mīļās dāmas, nākamais video stāsts tieši jums. Martā Dīnsberga klīnika ir parūpējusies īpaši par jums. Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzeru procedūru. Ja mēs runājam par lāzeru terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas.